Man patīk žonglēt un dziedāt Rēnika dziesmas, kamēr viesi Cirks uz ledus izpildīja 12 metienus un guva 1 vārds. Spēle noslēdzās ar rezultātu 5-1 par labu Patriotiem. Vecīt, šitais bija labs un tas tik dabiski sanāca, jo es pat neiedomājos, un tu izmet ārā šito joku un normāli. Jā, tieši tā. Pirmajā spēlē Patriotis vinēja uzvaru ar rezultātu 5-1 un ir vārti! Bērziņš, kamēr mēs te muldam, viņš dara lietas. Metiens, vārti! 1-0 Patrioti labi. Jauna prognoze. Galvenais skatieties, lai... Nē, šodien jau dara visas pareizās kaut vai, ne? Visi piedalās izlozē, ja? Un ir vārti! Cirks uz ledus gūst vārtus. Bet es biju iegājis Cirkģērbu, par cik es tur, dažus labus pazīstu Un ir vārti. Patrioti gūst otros vārtus. Ritvars Zēbergs Lēnieks, numur 97. Vinka dod garā apmali Bērziņam. Bērziņš pa labo mali iet no māna, krīt un būs 2 minūšu noraidījums Cirks uz ledus spēlētājiem, bet pie ripas un ir vārti. Aizturētā soda laikā numur 34 Oskars Udris gūst vārtus. Ieguva ripu, apslidoja vārts un ielika tuvajā stabiņā. Artūrs tad šodien spēlē netiek nodrošināti atkārtojumi. Tāpatās Daiga Lēniece raksta: Rītvar tēls apsveic tevi ar gūtajiem vārtiem, malacis. Un Patrioti gūsti jau 4. vārtus. Jā, tas noticis. Kā saka, būtu interesanti, ja otrajā periodā Cirks uz ledus atgūtu visus 3 un būtu 4-4. Tātad tā ir tā prognoze, vai vienkārši būtu interesanti? Es saku, būtu interesanti, bet ir vārti! Paskat, viņš bučo karsto nūju, tu redzēji? Tas bija tipins, tās bija labs. Wow, viss cieņa. Bezspēcīgs, ko tad tur Zaķis izdarīs tādā, tur, jā. Ja vārtu priekšā pielabo metienu, tad dažkārt, Vācarks ir bezspēcīgs, jo ripa jau momentāli maina lidojumu virzienu un atrod var iespējams ceļu vārtos, kā arī tas notika šī brīdī, kad vārtu priekšā metienu pielaboja numur 90 Alvis Bērziņš, kurš atzīmēs ar komandas 5. vārtiem saviem šovakar. Nevar naudiņu dabūt. Es ākstās. Joks, poki. Bīstam, kas te... Metiens un ir vārti. 6. vārtus Patriotu rindā gūst numur 26 Edgars Indāns. Vīcīgs, bet to neuztvēra. Tālāk jau cīņa pie apmales, tur jau pie ripas Zēbergs Lēnieks apgriežās, skatās, kam dot Liflandam. Liflands met pa vārtiem, atkārtotu metienu arī izpilda. Ar abiem metieniem galā tiek Zaķis, bet ir vārti. Ritvars Zēbergs izcīna ripu vārtu priekšā un raida to vārtu tīklā. Rītvaram Zēbergam Lēniekam jau 2. vārti šovakar. Spēlētājs Nils Lācis neizdevās aiziet viens uz viens, gaidīja jau patiesībā. Jā, Nilam Lācim ir 4 vārti, 2 piespēles, kopā 6 punkti. Jā, Nils Lācis var iemest. Un ir vārti. Numur 99 Andris Turks gūst komandas 8. vārtu. Un tad kā cels uz E8, tur Eidžam ir baigie plāni. Galvenais vienkārši notiek spēlētājiem iegūt spēles pieredzi. Šeit jau Gustavs Švinka raida ripu vārtos. Numur 6 Gustavs Švinka gūst komandas 9. vārtus. Piespēl uz otru pusi to pārtver Indāns. Tur nedaudz nūja nepaklausā. Metiens Zaķis atvaira un ir vārti. Vārtu priekšā, ja es nekļūdos, tad vārtus guva Rihards Stalmanis. Numur 29. Jā, tā ir Kalings, Uģis Kalējs, Rihards Mikas un ir vārti!
Es aizgriezos un es neredzēju, bet tas ir Normunda dēls, vai ne? Numur 25. Es neredzēju, kurš konkrēti izpildīja metienu, bet Cirks uz ledus 10 sekundžu, 1 sekundi izmanto vairākumu un gūst vārtus. Malačs! Viņu. Jā, skatāmies arī noteikti, kuri būs spēles labākie spēlētāji abās komandās. Mainieku jeb Cirks uz ledus 2 komandā, tas ir numur 25 Edgars Kalniņš, kurš guva šovakar savus karjeras pirmos vārdus Centres hokeja līgā. Un Patriotu rindās tas ir numur 29 Rihards Stālmanis, 10. vārtu autors. Sveiki visiem! Šodien bija gada pēdējā spēle. Saņēmāmies, nospēlējām ļoti labi. Visi 3 maiņas nospēlēja kārtīgi. Uzvarējām ar 10-2. Tā kā visiem priecīgs svētkus un tiekamies nākamajā gadā.